Jaunums no Tavex – investīciju zelta stienis ar svaru 0,25 grami. Svarīgākie fakti, kuri būtu jāzina par šo stienīti. Arī šīs nelielas stienītes ir izgatavots kā klasiski, jeb kāds investīciju zelts no augstākās proves. Tad šīm stienim prove ir 4 devītnieki. Stienis ir izgatavots LBMA certificētajā rūpnīcā. Tas nozīmē, ka vēlāk šo stieni varēs pārdot ne tikai Tavex filiālēs, bet arī jebkur pasaulē, jo LBMA certifikāts automātiski nozīmē produkta likviditāti. Līdzīgi kā citi investīciju zelta produkti, arī šīs zelta stienis nav apliekams ar PVN nodokli. Tas nozīmē automātiski, ka starpība starp pirkšanu un pārdošanu nav liela. Šim stienim starpība starp pirkšanu un pārdošanu ir nedaudz mazāka par 4 eiro. Stienis svarā 1/4 ir iepakots līdzīgi kā cita veida investīciju zelta produkti. Iepakojums ir līdzīgs pēc izmēra bankas kartei un tiek saukts par certikarti. Tas nozīmē, ka pats iepakojums kalpo kā stieņa certifikāts. Šeit mēs redzam investīciju zelta stieņa unikālu sērijas numuru, un aizmugurē ir rakstīts, kāda ir prove, kāds ir dārgmetāls, attiecīgi zelts, un kurš ir šī stieņa ražotājs. Līdzīgi kā citus investīciju zelta produktus, arī šos mazos stienīšus klienti varēs vēlāk pārdot Tavex. Aktuālā uzpirkšanas cena vienmēr ir redzama Tavex vietnē. 3 idejas, kā varētu izmantot tik neliela svara zelta stienīti. Ideja numur 1. Dāviniet šādus stieņus kā alternatīvu ziediem. Ziedi ātri novīst, taču zelts spīdēs visu laiku. Ideja numur 2. Dāviniet šāda veida stienīšus kā alternatīvu skaidrai naudai vai dāvanu kartes dāvināšanai. Un ideja numur 3. Diezgan bieži mēs sastopamies ar gadījumiem, kad cilvēki pasaka, es vēlos ieguldīt zeltā, taču man ir grūti disciplinēt sevi un sakrāt tik daudz naudas, lai, piemēram, reizi gadā vai reizi pusgadā iegādātos kādu lielāku investīciju zelta produktu. Tad šāda veida nelieli zelta stienīši ar vērtību nedaudz virs 20 eiro ļaus jums ieguldīt zeltā ik mēnesi, un tādā veidā gada laikā jums sakrāsies kādi 3 grami zelta rezerves savā ģimenes budžetā. Plašāku informāciju par šo produktu esam aprakstījuši šajā rakstā, bet ja tev radīsies papildus jautājumi, droši uzdot tos mūsu dīlinga nodaļai vai arī pieraksties tepat bezmaksas konsultācijai par investīciju zeltu. Veiksmi!